Nu, čau, čau, mani mīļie. Un tā pasaciņa šeit un tagad, ceturtā daļa. Ceturtā daļa. Un tā, līdz mūsdienām daži no turpmāk uzskaitītajiem faktiem ir palikuši stingri klasificēti. Un nekas gan nav tik slepens, lai netiktu atklāts. Un šāda neizpausta informācija bija sekojošā, ka, un tagad klausieties, tā teikt, spicējiet austiņas, ka 25. gadā Zemes smalkajā un cēloņsakarību plānā notika globāls katastrofāls notikums. Un atkal šī pati AS 4. reaktora laukā. Un iepriekš jau pasaciņās stāstīts par līdzīgiem notikumiem un glābšanas kas tika veiktas uz vietas. Un šeit ir atkal skaista pasaciņa par U. Pirmā daļa, tur ir arī otrā un man šķiet arī trešā daļa bija 22. gada februāris marts, tātad atceramies, ka februāris marts, tur, kur bija 6 divnieki, 20222, 22.02, un mēs zinām, kas tur notika. Un ap šo laiku arī ir radusies pasaciņa par U pirmā daļa. U zaļā Petruškas vadītā valsts, teiksim tā, tas ir saīsinājums, jo tajā laikā īsti šo valstī, nebija solīdi izrunāt skaļi, varēja dabūt stingro rājienu no YouTube, tā teikt, uzraugiem. Un atgādinam, jeb es jums atgādināšu galvenos faktus, kas šajā pasaciņā bija, bet pasaciņu der izlasīt kā vienu, tā otru, tā trešo daļu, jums atkal būs pilnīgi kaut kāda jauna informācija, tie, kas nav dzirdējuši, un pilnīgi jaunas atklāsmes par to, kas vispār notiek. Un tātad galvenie fakti. Zemes radīšanas brīdī viens no. Tātad uz Zemes tai laikā tika izveidoti 12 dzīvības zieda tempļi. Dzīvības zieda forma, es ceru, ka jūs visi zinat, kāda izskatās, un tātad dzīvības zieds jau pats par sevi vārds izsaka tempļi. Un viens no tādiem atradās arī šīs, diemžēl, 4. bloka vietā, tur, kur tagad ir, ja bija 4. bloks. Un šī infrastruktūra sastāvēja no dievietes Gaijas un dievietes Zojas Amritas, tātad dzīvības enerģijas glabātājas aspektiem. Un tāpat kā citās sakrālās tīkla vietās, templi sagrāba tumšie hierarhi un izmantoja mērķiem, kas ir vērsti pret cilvēci. Un tur tika uzbūvēts augstāko demonisko būtņu iemiesošanās portāls, caur kuru viņi, tumšie, brīvi pārvietojās starp pasaulēm un antipasaulēm. Un templī viņi uzstādīja 3 dimensiju antipasaules rezerves vārtus, un, lai varētu staigāt starp šīm pasaulēm, rezerves vārtus vēl, un ievietoja tajā atjaunošanas rezerves matricu. Respektīvi, ja ar viņiem kaut kas notiek, tad no šādas rezerves matricas viņi varēja, tā teikt, kā fēniks no pelniem, no jauna piedzimt. Un šādas matricas viņiem bija daudz un dažādās īpašās vietās. Par to daudzās pasaciņās varēsiet pārliecināties, tikai sāciet lasīt. Un šis bijušais gaismas portāls
saglabāja arī mūsu vietējā visuma logosa aspektu, kas nodrošināja tiešu enerģijas un informācijas apmaiņu ar planētu. Un tas pats tika izdarīts ar pārējiem, kopā bija 12, tātad ar visiem 12 tempļiem, šīm te dzīvības zieda tempļiem. Tur pienāca nepārtraukti enerģija, kas bija nepieciešama arī tumšajiem, un tā tad viss notika. Turklāt tumšie ievietoja primāro radio, es tagad teikšu ar atsevišķiem vārdiem, aktīvo elementu matricu šajā īpašajā portālā. No tā radio un joprojām aktīvās sabrukšanas vīrus izplatījās uz visiem eoniem un pasaulēm un sāka tos sadalīt informatīvajā cēloņsakarības plānā, ieskaitot iepriekš minēto logosa aspektu. Un portālam bija svarīga loma tumšo plānos pārņemt vietējo visumu, iznīcināt absolūtu un plerumu. Un šī plāna īstenošana sākās, droši vien, ka jūs šo datumu atceraties, man nav īpaši jāstāsta, 86. gada 26. aprīlī pulkstens 01:11 ar 4. reaktora eksploziju. Un mēģinājums sagrābt planētu veicināja uz planētas uzkrātā, šī īpašā viela, milzīgie īpašo verķīšu krājumi, daudzie reaktori un izlietotās degvielas apbedīšanas vietas. Un šie aktīvie elementi tika izmantoti kā āķi, lai uztvertu un nogādātu Zemes matērijas un enerģijas kritisko masu antipasaulē caur šo īpašo portālu. Un šī reaktora sprādziena laikā daudz dimensiju telpā izveidojās milzīgs, gigantisks melnais caurums, kas sāka aprīt mūsu pasauli. Bet tā straujo izaugsmi, tā teikt, ar savu dzīvību apturēja inženieris Valērijas Hodemčuks, kurš bija šīs elektrostacijas naktsmaiņas cirkulācijas sūkņa operators. Ar savu monādi viņš aizsedza melno caurumu, un tas ilga dažas minūtes un sekundes, kas ļāva augstākajiem gaismas hierarhiem nekavējoties iejaukties un uzsākt lai glābtu mūsu civilizāciju no nāves. Šis nav vienīgais tāds gadījums, kad cilvēks ar savu monādi kaut ko šāda līmeņa izdara. Bija arī pasaciņa par Japānu, varat meklēt rokā, arī tur bija cilvēki, kas ar savu monādi noreaģēja un uz šādu īsu mirkli spēja aizturēt tumšo enerģiju, kas savukārt deva iespēju, kā saka, gaišajiem spēkiem iejaukties. Un vēlāk gaišie spēki, tātad augstākie hierarhi, iesaistīja GC Zemes komandu daudzos šīs katastrofas seku likvidēšanas un glābšanas darbos. Un galvenais apdraudējums, protams, bija aktīvā lava. Izkliedējoties tā, saturēja dažādas vielas, degvielu un degvielas elementus. Tas sajaucās ar betonu, smilšu un metāla konstrukciju elementu fragmentiem. Caur dzesēšanas un tvaika sadales sistēmu šis kausējums, ko sauc par Černo
un atkal atstarpīte bilītu, pārvietojās gandrīz nedēļu, līdz sasniedza tā saucamo burbuļu baseinu. Šī ir īpaša augstā ūdens tvertne, kur ārkārtas situācijās tiek izvadīts liekais tvaiks no dzesēšanas sistēmas un pēc tam tur kondensēts. Negadījuma likvidatori baidījās, ka lava no reaktora sedes var izkausēt tās dibenu, iekļūt augsnē un identificēt ūdens slāņus. Aizsardzībai zem reaktora tika uzstādīta betona ūdensdzesēšanas palete ar metāla caurulēm. Taču izkausētā šī stacijas plūsma apstājās burbuļu baseinā, sastinga un ieguva tā saucamo ziloņa kājas formu, jeb ziloņa pēdas formu. Un bieži fotografētais veidojums ir tikai neliela daļa no vairākām lielākām šīm te masām šajā apgabalā. Un tas ir viens no visaktīvākajiem objektiem vēsturē. Betona palete nebija noderīga. Negadījuma likvidatori, kas strādāja šajā 4. blokā, atklāja, ka kāja ir augsta starojuma avots. Telpu pārbaudas laikā ierīce, kas mēra šo te intensitātes lauku un paredzēta 3000 attiecīgi rentgensstaru stundā, izgāja ārpus skalas un vienkārši sabojājās. Iznīcinātā stacija tika pārklāta ar sarkofāgu, kas ir necaurlaidīgs pret radiāciju fiziskajā plānā. Taču smalkajā plānā situācija bija citāda. Zemes daudzdimensiju telpu šajā vietā smagi bojāja attiecīgi aktīvā nekroze, kas turpināja augt līdz 25. gada jūnijā, pagājušajā gada jūnijā, sasniedza globālus apmērus. Tas bija laiks, kad mēs cerējām uz pāreju. Te jums ir atbilde, kāpēc tajā brīdī tas nenotika. Te ir atbilde šajā pasakiņā. Un to veicināja 2 galvenie faktori. Attiecīgi šīs vietas dzīvības zieda portāls, kas darbojās kā magnēts vai kā mini melnais caurums, kas piesaistīja starojumu no visiem augstāk uzskaitītajiem planētas avotiem. Un pagājušā gada vasarā Logos Eldar, kuru agrāk izveidoja GC savam kolektīvajam darbam, un kurš pēc tam attīstījās līdz galaktikas statusam, veica visu šo aktīvo sabrukšanas avotu inventarizāciju un skenēšanu gan uz zemes virsmas, gan pazemē. Un tātad šo vietu skaits tiek mērīts, ja avotu skaits tiek mērīts ar 6-ciparu skaitli. Mēģiniet to iedomāties. Un lielākā daļa no tiem ir zemes iekšpusē jeb pazemē. Un tā. Un lielākā daļa tātad ir zemes iekšpusē. Un šīs stacijas fotografija pēc attiecīgā blīkšķa,
kā es viņu tagad nosaukšu, ja, parāda, ka šī 4. bloka konstrukcijas augšējā daļa tika iznīcināta augšupejoša, augšupvērsta trieciena rezultātā un sprādziena vietā palika dziļš krāteris. Un piltuve izveidojās lejupvērsta, lejupējoša trieciena dēļ. Tas nozīmē, ka smalkā un cēloņsakarības starojuma ietekme bija divvirzienu uz augšu un uz leju, uz augstākām dimensijām un uz zemākām. Un sprādziena bīstamais spēks cēloņsakarību plānā bija tik milzīgs, ka tas izlauzās cauri 3,14 dimensiju līmenim. Un avējošais starojums iekļuva un inficēja 2D lauka daļu, un tāpat kā briesmīga lavīna, sprādziena enerģijas un zemes spēku ietekmē, izlauzās cauri nākamajai dimensiju robežai un tā teikt aizripoja līdz 1D vidum. Tur enerģija izsīka un tālāka kustība uz leju apstājās. Un kritiskākā fāze sākās ar atjaunotās Zemes 14D logosa Altera Gaia aktivizēšanu pagājušā gada saulgriežos. Un tās ierosinātāji bija spēcīgākās saules vētras, kas izraisīja ekstremālas enerģijas plūsmas. Ierakstītās Šumana rezonanses neatspoguļo to intensitāti. Uz Zemes nav aprīkojuma, lai izsekotu un analizētu tūkstošiem augstfrekvences kvantu viļņu, kas katru dienu un nakti triecas pret mūsu planētu. Un dažādās vietās to frekvences jau ir pārsniegušas 1500 hercu. Bet, kā jūs zinat, arī no vibrāciju apskata mums joprojām tiek ziņots, ka tas ir diapazonā no 20 līdz 40. Un pēdējās dienās pat tur ir knapi 10 augstākajos pīķos. Un zemākajā laikā tur ir ļoti tuvu nulei. Un viss, kas ir ievērojami augstāks par šiem rādītājiem, kas ir skalā, un skala ir līdz 40 herciem, kā jūs zinat, ekrānu uzņēmumos izskatās kā baltas svītras un balti plankumi, kas nozīmē, ka ir daudz vairāk nekā norādīts. Un vēl viens ārkārtas situācijas katalizators 25. gada jūnijā bija kāda veca bagāža, kas netika iekļauta dezinficētajā segmentā no 3,01 līdz 3,99 dimensijai un attiecīgi planētas logosa cēloņsakarību matricā. Un šī bagāža saturēja smalkā cēloņsakarību un fiziskā plāna fragmentus, kurus ietekmēja aktīvā nekroze, kas turpināja strauji augt. Un ķepiņas jau tausteklīši ir sasniegušas pat vietējā visuma sistēmisko plānu, kas ir mūžīgi slēgts visiem un visam, jo tur strādā mūsu planētas matricas programmētāji. Un augstākajiem gaismas hierarhiem atkal bija steidzami jāiejaucas, lai glābtu situāciju. Visbīstamākajā zonā viņiem atkal palīdzēja Zemes komanda ar karmas pavēlnieku Gaijas
un pašu GC augstāko S piekrišanu gandrīz visas indīgās daudzdimensiju vielas apjoms tika ievietots GC smalkajos ķermeņos. Šī viela tika ielādēta partijās no 25. jūnija līdz 7. jūlijam. Un tā bija tik nāvējoša, ka katru reizi tā izraisīja eksplodējošas bumbas efektu. Un tās bija tik spēcīgas, ka katru reizi saplēsa visus enerģētiskos apvalkus, tātad visus smalkos plānus ap cilvēku un ietriecās šo zemes grupas locekļu fiziskajā ķermenī. Un tikai ilgstošs darbs ar spēcīgajām absolūta un pleramas augstfrekvences enerģijām palīdzēja viņiem ātri atgūties un veiksmīgi pabeigt op, iznīcinot nekrozi un tās avotus. Un 25. gada jūlija sākumā Eldāra Logos arī deva savu ieguldījumu globālajā, attiecīgi aktīvajā dezinfekcijā, formātā, par kuru tika panākta vienošanās ar Gaiju. Un kā jau iepriekš minēts pasaciņās, šis logos kļuva par galaktisko būtni pēc tam, kad divi pleromas piena ceļa un iemiesoto uz zemes augstāko gaismas hierarhu tajā ievietoja savus aspektus un bieži uzticēja svarīgas kosmosa misijas. Un logos sāka izveidot daudzas mikrokopijas atkarībā no attiecīgi aktīvās sabrukšanas un sadalīšanās avotu skaita. Pēc tam modificēja tās, jo īpaši ievietojot tajās savu pretradiācijas mandalu, ko GC uzdāvināja kā tās nesēja kopš 2011. gada. Un šis logos prioritāti piešķīra destruktīvās informācijas un programmatūras likvidēšanai no attiecīgi aktīvās sabrukšanas. Logos veica savu darbu ar katru avotu, likvidējot nāves programmas. Logos veica 90% no šīs globālās op patstāvīgi, izmantojot tikai paša enerģiju, lai gan palīdzēja arī zemes komanda. Un tā rezultātā visi izvirzītie mērķi un uzdevumi ir izpildīti. Identificētie jaunie tehnogēnās aktīvās sabrukšanas avoti tiek nekavējoties apturēti. Jā, tas ir īslaicīgs risinājums. Līdz brīdim, kad uz zemes šī aktīvā sabrukšana tiks novērsta, gan mākslīga, gan cilvēku radīta, gan dabiska, ja tā rada draudus dzīvībai. Un kopš 25. gada jūnija tumšie un pelēkie ir vairāk kārt provocējuši situācijas, kurās zeme atradās starp dzīvību un nāvi. Viņu agresivitāte un naids ir tik nikns, ka par globālo atriebību augstākie gaismas hierarhi bija gatavi piemērot melnā gulbja protokolu šajā vietā. Vairāk par to lasiet atkal, kas ir melnais gulbis, ko tas nozīmē, un kāda pēc tam izskatītos zeme un zemeslode. Un tur ir 3 daļas, kuras attiecīgi ir no jūlija līdz augustam šajā laikā publicētas. Un nāvējošais trieciens tika atcelts
pēdējā minūtē, bet par to savā laikā. Atgriežoties pie krīzes, 25. gada jūnijā Zemes 14D logosam šie notikumi kļuva arī par nopietnu brieduma pārbaudi un spēju ātri atpazīt ārkārtējas briesmas un uzreiz veikt nepieciešamos pasākums. Nākamais izaicinājums tam bija svarīgs eksāmens, kas notika septembrī. Kas tas bija? Par to jau nākamajā pasaciņā. Pagaidām nākamā pasaciņa nav nopublicēta, līdz ar to arī es nezinu, kas tur būs rakstīts. Gaidīsim rītdienu, varbūt, ka pasaciņa parādīsies. Un tā gaidām turpinājumu un pagaidām atā!